Jau tie zodi, viņiem jau Tie tiek uzmundrinoši vitamīni, tomēr madarai. Vienā no pirmajām LNT šova Latvijas princese pārraidēm dalībnieces pabija lauku sētā. Viens no uzdevumiem bija sivēnu zobu apšķērēšana un kastrēšana. Tas izraisīja plašas diskusijas sabiedrībā, lai gan pats kastrēšanas process televīzijā tomēr netika parādīts. Tāpēc, lai gan kastrēšanas process ir, kā jūs teicat, ļoti dabiska latviešu lauku sētu tradīcija, kas tiek darīta katrā vietā, kur audzē sivēnus, tad tomēr rādīt darbības, kas pēc savā būtībā tomēr daļa cilvēkiem varētu būt nepatīkams, turklāt laikā, kurā skatās bērni šo šovu, mēs nolēmām labāk nerādīt, tāpēc, ka varbūt tas nav jārāda. Portāla Diena LV internetu komentāros vairāk kārt izskanēja viedoklis, ka manipulācijas ar sivēniem esot ne tikai fiziski kaitējušas dzīvniekiem, bet iespējams radījušas psiholoģisku traumu meitenēm. Ko par to domā pašas princeses? Protams, varbūt reakcija bija pirmā tāda, ka tas ir nepatīkami vai kaut kā tā, bet es uzskatu, ka cilvēks nekad nedara neko to, ko viņš negrib. Un ja mēs to darījām, tas nozīmē, ka mums taču neviens nebija pie galvas pistoli pielicis un neteica, jums tagad tas ir jādara. Mēs darījām tāpēc, ka mēs varbūt sev gribējām parādīt, un mēs to darījām, varbūt, parastos ikdienas apstākļos aizbraucot pie savas, vecmāmiņas uz laukiem, es to nedarītu, bet šajā situācijā es neuzskatu, ka kaut kas ir tik traks noticis, un es domāju, ka pārāk liela ažiotāža pret visu šo ir uztaisīta. Tā saimniece arī bija ļoti jauka, un mēs sapratām to, ka viņai ir vajadzīga palīdzība, un kāpēc gan mēs nevaram 20 princeses palīdzēt viņai. Un mēs ar tiem sivēniem veiksmīgi tikām galā, un mēs taču arī viņai to sienu palīdzējām pārkraut, un govīm tur tajā kūtī tos sūdus savākt un to pieniņu izslaukt, kur pēc tam mēs visus kopā arī dzērām. Un es domāju, ka nebija nemaz tik traki. Cik pareizi ir veikt medicīniskas manipulācijas ar dzīvniekiem, personām, kuras to neprot? Viedokli vaicājām veterinārā ārstam Jānim Beinertam, kurš pats ikdienā veic vairākas un dažādas sarežģītības pakāpes operācijas mājdzīvniekiem. Redziet, veterināra medicīnā visas tās manipulācijas par visām ir atbildīgs vetārsts. Ir, vetārstam katram var būt palīgi un asistenti, un tā ir vetārsta atbildība. Ja viņš ir atbildīgs par šo situāciju, tas notiek viņa virsvadībā, tādu vienkārši manipulāciju varbūt, ka var darīt cilvēks bez attiecīgas tur lielas pieredzes un sagatavošanās. Jāpiebilst, ka paša doktora Beinerta klīnika ir visai neparasta. Tās procedūru kabinetiem un operāciju zālēm ir lieli skatlogi, kas paveras uz Ģertrūdes ielu. Tur katrs garām gājējs var detalizēti aplūkot, kā tiek veiktas manipulācijas ar suņiem, kaķiem vai citiem mājdzīvniekiem. Manuprāt, tā ir labākā reklāma un arī zināmā mērā realitātes šovs. Un tas viedoklis man arī šajā situācijā ir stipri līdzīgs, jo tas, kas notiek šeit iekšā, mēs nedaram neko drastisku aizliegtu vai sazinu kā. Pirmkārt. Otrkārt, šeit arī pie mums klīnikā uz vietas tie paši cilvēki, kuri ir atnākuši ar to dzīvnieku, arī viņi tajā visā pašā procesā vairāk vai mazāk ir klāt un redz un piedalās. Un tas arī mūsu disciplinē, ka mēs viņus tur kaut kā negrābjam brutāli vai nestaipam vai vēl kaut ko. Es domāju, ka ir lietas, kuras varbūt nevajag redzēt. Teiksim, ķirurģiskas operācijas un tādas tur varētu būt jautājumi. Kaut gan arī pats par sevi tas nekas tāds briesmīgs nav. Kā noskaidroja Diena TV, saimniece Veronika, kuras lauku sētā viesojās princeses, ir zootehniķe ar vairāk kā 20 gadu stāžu. Tāpat viņa apliecināja, ka visi sivēni šodien ir sveiki un veseli. Dienas dzīvnieku lapas veidotāja un kvēla dzīvnieku tiesību aizstāve Tekla Šaitere joprojām jūtas šokēta par notikušo. Jūs man piedodiet, bet es velku konsekvences ar šo asiņaino notikumu Somijā. Tās ir asinis. Ja ieslēdz televizoru un tu redzi asinis un to visu pasniedz tik viegli. Tas ir ētiski. Es domāju, par ētiku te vispār nav nekādas runas. Tas ir nežēlīgi un tas ir aizliedzams. Man sāp. Pārtikas un veterinārais dienests lietu par iespējamo sivēnu kastrēšanu varēs ierosināt tikai tad, ja kāda meitene vērsīsies iestādē ar iesniegumu.
Es domāju, ka neviena meitene nerakstīs nekādu sūdzību, jo, tas nebija patīkami, bet tā kā es saku, kas rakstīs sūdzību par to, ka pašas mēs to darījām, un mēs to darījām ne jau tāpēc, ka mums kāds spieda to darīt, mēs varējām arī to nedarīt, un tas, man liekas, būtu muļķīgi, ja kāda tagad rakstītu kaut kādu iesniegumu. Jānis Palkavnieks, Diena TV.